Kā es vispār uzzināju par Telanmi, es skatījos LinkedIn aktīvi, skatījos postus un ieraudzīju ierakstu no Telanmi ar uzsaucienu, kā nopelnīt 740 eiro ar vienu ziņu. Sākumā likās interesanti, izaicinoši, tā neticami, bet tā kā esmu cilvēks, kuram ļoti patīk izaicinājumi, uzreiz man bija tāds, ok, es pamēģināšu. Nosūtīju varbūt nevienu ziņu, bet 3-4 ziņas. Pēc 3 nedēļām man atnāca e-pasts, ka šis kandidāts ir pieņemts darbā. Sākumā likās tā ļoti neticami. Es biju patīkami, protams, pārsteigts, saņemot ziņu, ka jūsu nosūtītais kandidāts ir pieņemts un redz, kur ir jūsu atlīdzības bonus. Un tas manī pašā radīja pārliecību gan par sevi, to, ko es daru, ka es esmu īstajā vietā un ka es varu palīdzēt cilvēkiem atrast šo darbu, bet arī tiešām tā pārliecība par Telanmi platformu, ka tas patiešām darbojas. Man kā cilvēkam, kurš vispār ikdienā darbojas personāla atlasē, liekas ļoti foršs veids, kā ikdienu padarīt interesantāku. Es to izmantoju brīžos, kad gribas nedaudz atslēgties no saviem ikdienas darbiem un padarīt kaut ko citu. Šī ir lieliska iespēja ikvienam, ja tev ir draugs vai jebkurš, teiksim, no kontaktu loka cilvēks, kurš būtu priecīgs saņemt darba piedāvājumu, kādēļ gan nepiedāvāt šo iespēju un ar iespēju saņemt par to pēc tam atlīdzību. Es uzreiz saredzu sadarbības iespējas arī ar personāla atlases uzņēmumiem, ar coachiem. Tas ir ideāls veids, kā padarīt šo atlasi ne tikai ātrāku, efektīvāku, bet arī tikt klāt kandidātiem, kas varbūt ikdienā citiem vienkārši ieliekot sludinājumu nav sasniedzami. Teiksim, kandidāti reģionos, tas ir lielisks veids darba devējiem, kā sasniegt. Varbūt, ja mums nav kontaktu loks ārpus Rīgas tik plašs, tad šeit ir iespēja jebkuram no jebkuras Latvijas pilsētas piedalīties un iesaistīties šajā procesā. Ar Telanmi platformu mēs dodam darbā gan cilvēkiem, kas meklē darbu, gan cilvēkiem, kas nemeklē darbu, šo iespēju ieraudzīt, kur mēs varam varbūt tiešām kāpties pa šīm karjeras kāpnēm, jo gan darba meklētājiem tas dod tādu pārliecību par sevi, jo bieži arī man strādājot ar kandidātiem, cilvēki varbūt nesaprot, vai es esmu atbilstošs šai vakancei, vai es tiešām kvalificējos, bet ar Telanmi arī izveidoto mākslīgā intelekta rīku, kas nosaka šo atbilstību šai vakancei, ir ļoti forši un ērti saprast uzreiz, vai es esmu atbilstošs šai vakancei un cik ļoti, un tas dod tādu pārliecību, jā, ok, es varu pieteikties šai pozīcijai. Jā, no darba devēja puses man šķiet, tas arī ir lielisks veids, kā ne tikai padarīt šo atlases procesu ātrāku un efektīvāku, bet arī tikt klāt šim kandidātu lokam, kas, teiksim, ja mēs publicējam kā darba devējas sludinājumu LinkedInā vai citos portālos, kur visticamāk pieteiksies kandidāti, kuri aktīvi meklē darbu. Bet šeit mēs sniedzam iespēju tikt pie ļoti plaša kandidātu loka, kas varbūt, ko mēs nebūtu iedomājušies, ka kāds, kurš jau strādā un vispār nemeklē darbu, tomēr ir kaut kas, kas ieinteresē šo cilvēku nosūtot referālo saiti, un viņš piesakās. Un tā ir lieliska iespēja darba devējiem un atlases aģentūrām. Noteikti turpināšu darboties Telanmi platformā tālāk, jo arī šobrīd es jau aktīvi darbojos. Man šķiet, ka ir jau 10 vai pat vairāk aktīvi pieteikumi no manām referālajām saitēm, kas jau ir procesā, un, protams, es gaidu, kas notiks tālāk un skatos, sekoju līdzi jaunumiem.